Vecais veikalnieks Arvo sadomāja, ka no eiro ieviešanas Igaunijā viņa personīgais labums varētu būt lielāks nekā valsts kopīgie ieguvumi, un viņam dzima plāns, tiesa negluži likumīgs. Lai veikalnieki nevarētu blēdīties ar cenu maiņu, valsts paģērēja, lai jau laicīgi pirms naudas nomaiņas cenas veikalā norādītu gan kronās, gan eiro. Arvo šo prasību gan izpildīja, taču no blēdībām atteikties negribēja. Es domāju, ka būtu tikai taisnīgi un pareizi tās cenas eiro manā veikalā noapaļot, lai izskatītos smukāk, smīnot sev stāstīja Arvo. Vietējie tāpat vēl cenas rēķina kronās, bet ārzemnieki starpību nepamanīs. Un 1-2 šņabim, kas maksāja 85 kronas, blakus parādījās nevis pareizā cena 5,43 eiro, bet gan apaļā 5,90. Un tā Arvo visu nakti noņēmās, uzlabojot sava veikala produktu cenas. Nākamajā rītā Arvo veikalā skolotāja Tūle, acīm pārcelājot jogurtu trauciņus plauktā, kļuva domīga un mirkli vēlāk savilka seju bargā grimasē. Arvo, kādas sekmes tev bija matemātikā? Vai tiešām domāji, ka varēsi savus klientus tik nekrietni piešmaukt? Drīz arī citi veikala apmeklētāji vilka ārā savus mobīlos telefonus un sāka rēķināt cenas. Publikas sašutums pieņēmās spēkā un nebija ilgi jāgaida, kad tika sazvanīti patērētāju tiesību uzraugi. Tā kārotās peļņas vietā Arvo iedzīvojās pamatīgā naudas sodā.